situācija, vai arī tas ir vienkārši huligānisms, devās noskaidrot Kristīna Žilde. Ļaunieku iedzīvotāji neglaimojošos uzrakstus uz autobusu pieturām spiesti skatīt katru dienu. Viņi saka, tas ir nepatīkami, bet viņi ar tiem samierinās, jo ne pirmo reizi šajienas pieturas kļuvušas par huligānu upuriem. Sašutušie iedzīvotāji vērsās pie mums ar ziņām par Saharovu ielas pieturu. 15 minūšu braucienā no centra šeit nerad nāks lasīt dažādas riebeklības. Šoreiz spļāviens raidīts visas valsts virzienā. Latviešu vēsture esot blefs, tauta nepateicīgi saviem glābējiem Krievu zaldātiem, pašus strēlniekus būtu jāsoda, bet režīms pie mums esot antidemokrātisks. Я в šoke, что здесь написано. Я в šoke. Es esmu šokā, kas šeit uzrakstīts. Tas ir briesmīgi. Tas pēdējā laikā sāsinājies. Man taču bērni šeit dzimuši, visi runā latviski, ir pilsoņi. Bet agrāk taču nedalījām latviešus un krievus. Tagad pat bērnu laukmiņā apsaukājas. Es pat esmu ukrainieta, nepilsoņi. Brauc pie dēlu un sievieti pat liftā nelaiž, jo es krieviski runāju. Vietējie izlasa, nošausminās un aizbrauc savās gaitās. Rīgas domas satiksmes departamentam tā arī nepiezvana, lai arī sūdzībām speciāli ierīkots bezmaksas tālrunis. Pēc mūsu pastiprinātās intereses reakcija ir tūlītēja. Satiksmes departamenta būvinženieris apseko situāciju un apvainojumus ņems aizkrāsot. Pavasarī jau krāsot. Cīņa ar huligāniem ir izmisīga. Satiksmes departaments šogad ir izlietojis 12 000 krāsošanas darbiem, 10 000 dienvidu tiltu liftu remontiem, 6 000 zakto kanalizācijas lūku nomaiņai, 40 000 cīņai ar grafitī, bet atkritumu urnu uzstādīšanai pavisam jau 50 000 latu. Mēs diezgan trāvus līdzekļus tērējam pilnīgi nelietderīgām lietām. Bet kā būtu, teiksim, novērošanas kamera kaut vai šajā rajonā, varbūt kādu atturētu, vismaz divreiz padomāt vai pētāt? Mēs esam likuši novērošanas kameru dienvidu tilta lifta tūmā. Vispirms tiek izpostīta kamera, tad lifts. Novērošanas kameras bieži ir vienīgais policijas ierocis cīņai ar tiem, kuri sevi sauc par grafitī māksliniekiem. Šādi izdevies pie rokas noķert nevienu vandāli. Ir atsevišķi gadījumi, ka esam noķēruši pēc informācijas, kur ir snieguši, teiksim, taksisti vai garām gājēji. Arī nesen bija gadījums, kad tādu apķēpātāju noķērām pie vērmaņu dārzā, un attiecīgi arī persona tika saukt pie atbildības. Tā kā mēs gribētu arī uzrunāt sabiedrību, lai vairāk šajos gadījumos nepaiet garām, bet noteikti sauc policiju un policija sauks pie atbildības. Atbildība nav maza. Administratīvais sods paredzēts līdz 100 latiem, bet, ja izdodas pierādīt, ka notikusi apzināta kaitniecība kāda īpašumam, var ierosināt pat krimināllietu. Tā no paša modrības vien atkarīgs, cik sakārtotā vidē dzīvosim. Kristīna Žilde, Andrejs Kangals, TV3 ziņas. Tiesa turpina izskatīt bijušo Pāreks bankas īpašnieku Valēriju Kārginu un Viktoru Krasovicku